Emociju regulācija ir viena no svarīgākajām prasmēm. Ir neskaitām pētījumi, kuri parāda, ja mēs protam regulēt savas emocijas, ja mēs tās atpazīstam, mēs spējam dzīvot pilnvērtīgāku, apmierinātāku dzīvi. Mēs pieņemam labākus lēmumus, kā arī mūsu bērni ir laimīgāki, apmierinātāki un ir harmoniskākas attiecības. Emociju regulācija ir pirmais faktors, kas ir saistīts ar to, kāda piesaiste veidosies ar mūsu bērnu. Tas ir labākais lēmums, ko tu esi pieņēmis vai pieņēmusi, uzzināt vairāk par emociju regulāciju. Šeit būs nodarbība, kur būs konkrēti video piemēri, un katrs video piemērs tiks izanalizēts. Te es apskatu dažādas vecumposmus, no 1 gada vecuma līdz pat pusauģu vecumam. Līdz ar to tu varēsi uzzināt, kā katrā vecumposmā regulēt emocijas, tu uzzināsi, kādā vecumposmā šis bērns atrodas, un kas ir tās vajadzības un prasmes, ko no bērna mēs varam šajā vecumposmā sagaidīt, un līdz ar to, kā tad mēs regulēsim bērnam emocijas, vai iespējams būs jāveido robežas, vai varbūt būs jāapmierina bērna vajadzības.